Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Dieva vārda lasījums no Lūkas evaņģēlija 6. nodaļas. Nokāpis līdz ar viņiem no kalna, viņš stāvēja klajā laukā, un kopā ar viņu bija liels pulks mācekļu. Un daudz ļaužu no visas Jūdejas un Jeruzālemes un Tīras un Sidonas piekrastes, kuri nāca viņu klausīties, un lai tiktu dziedināti no slimībām. Arī nešķīsto garu apsēstie tika dziedināti. Viss ļaužu pūlis tiecās pieskarties viņam, jo no viņa izgāja spēks un visus dziedināja. Pacēls acis uz saviem mācekļiem, viņš sacīja: Laimīgi jūs nabagie, jo jums pieder Dieva valstība. Laimīgi jūs, kas tagad izsalkuši, jo jūs tapsiet paēdināti. Laimīgi jūs, kas tagad raudat, jo jūs smiesieties. Laimīgi jūs esat, kad cilvēki jūs nīdīs un atstums no sevis un ķengās jūs, un jūsu vārdu atmetīs kā ļaunu cilvēka dēla dēļ. Priecājieties tajā dienā un dejiet, jo redzi, jūsu alga ir liela debesīs, jo tāpat viņu tēvi ir darījuši praviešiem. Bet vai jums bagātajiem, kas savu iepriecinājumu jau esat saņēmuši? Vai jums, kas tagad pāēduši, jo jūs salksiet? Vai jums, kas tagad smejaties, jo jūs sērosiet un raudāsiet? Vai jums, kad visi cilvēki par jums teica labu, tāpat viņu tēva darīja viltus praviešiem? Āmen. Lūksim. Debes Tēvs, Kungs Kristu, sūti savu svēto garu, kas tavus vārdus ieraksta mūsu sirdīs, lai mēs šos tavus vārdus varētu uzņemt un ticēt un tikt iepriecinātiem un svētītiem mūžībai. Dod, ka tavi vārdi ir par žēlastības avotu šim vakaram un arī turpmākajai nedēļai, jo tavs vārds ir mūžīga patiesība. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Evaņģēlija teksts šim vakaram iesākas ar brīnišķīgu ainu. Redzi, Kungs un Pestītājs ir ieradies, tur ap viņu ir liels pulks mācekļu. Tur bija cilvēki no Jūdejas, Jeruzālemes, Tīras un Sidonas krastiem. Daudzi nāca viņā klausīties, citi, lai tiktu dziedināti. Vislielais ļaužu pūlis bija sapulcējušies ap kungu, un vienā vai otrā veidā tie centās kaut kā viņu aizskart, vai kā citādi kaut ko no viņa saņemt. Un rezultātā pat ļaunu garu apsēstie tika dziedināti. Jēzus tajā pūlī sludina vārdus, kurus tie mācekļi jau bija dzirdējuši. Šie vārdi liecināja par Dieva žēlastības laikmetu, kur gaidīja visa Jūdeja, Jeruzāleme, visa apgabals. Tie bija vecās derības praviešu vārdi. Šie vārdi sludināja, kā tad būs, kad Kristus būs beidzot ieradies. Jesaja sludināja, ka tad, kad Kristus ieradīsies, tad noskamušie kļūs laimīgi. Tad izsalkušie un izslāpušie būs paēdināti, un viņa dvēseles tiks atspirdzinātas. Ķēniņš Dāvids pravietoja: lēnprātīgie un pazemīgie būs laimīgi, jo tie iemantos zemi. Laimīgi būs tie, kam skaidra sirds, jo tie Dievu redzēs. Un mēs lasām, kā Jēzus sludina šo praviešu vēstījumu, jo tas beidzot ir noticis. Kristus ir ieradies. Un šie labi pazīstamie vārdi tad piepildījās viņa acu priekšā. Kristus ir īsts. Dieva dēls ir atnācis. Dieva svētais un žēlīgais prāts īstenojas viņa acu priekšā.
Un šie vārdi īstenojas arī mūsu vidū. Kā Kungs teica, jo kur 2 vai 3 ir sapulcējušies manā vārdā, tur arī es esmu viņu vidū. Tātad laimīgi nabagie, jo viņiem pieder Dieva valstība. Tiem, kam nav pieejami tie labumi, kas pieejami šīs pasaules bagātajiem, tie var būt laimīgi. Jo neskatoties uz to, ka tiem šajā pasaulē nav labklājības piepildījums, viņus gaida daudz lielāks piepildījums Dieva valstībā. Un ne jau nabagie iemantos Dieva valstību tādēļ, ka kungs pauž labpatīku pret nabagu un nepatīk pret bagātu. Bet kā pravieši vēstīja, ko Kristus nenāk kā liels bagāts valdnieks. Viņš nāk kā tāds, kas garīgi bagātina nabagos. Viņš dod patiesu dzīves piepildījumu, kas nav atrodams materiālās lietās. Kā mēs dzirdējām vecās derības lasījumā, visi, kam slāpst, nāciet pie ūdens, kam nav sudraba, nāciet, pērciet un ēdiet. Nāciet un pērciet, sudraba nevajag, par velti ņemiet vīnu un pienu. Kādēļ jums maksāt sudrabu par to, kas nav maize, atdot savus pūles par to, kas nedod sāta? Klausieties uz mani, tad ēdiesiet krietni. Līksmos traknumā jūsu dvēseles. Šeit pravietis runā par to garīgo barību, kas dara nabagos bagātus. Un vēl kas raksturo nabago. Tāds tiecas paļauties uz Dievu. Un, protams, ir nabaga, kas ir augstprātīgi, kas paaugstinās par citiem. Bet tas, kas katrā lietā meklē Dieva palīdzību, Dieva iesaisti, tas nepaļaujas vienu sevi vai savu mantu, bet par katru priekšā stāvošu lietu. Tāds izlūdzas Dieva žēlastību. Tāds dievbijībā prot lietas saņemt un arī atlaist. Ja Dievs dod, paldies Dievam. Ja Dievs ņem, lai ņem, jo Viņš tās ir devis. Tāds neko nepieskaita pats sev, bet visu taisnību atdod Dievam. Un cik liela ir tāda svētlaimība. Protams, ka laimīgs tāds nabags, jo galu galā nekas nav par viņu. Nec neveiksmes, nec arī veiksmes. Visu dzīves atbildību nodrošina bijība Dieva priekšā. Garīgā labklājība, jāsaka, ir ļoti plašs jēdziens. Tajā ir daudz bagātība. Šī ir viena no tām. Un pat ja kāds par tevi runā sliktu, jo tu izskaties kā lēnprātīgs kristietis, arī tie pārmetošie vārdi nav nemaz par tevi. Tā arī Jēzus tika apsaukāts, tā arī pravieši. Bet tu paliec Dieva bijībā. Nemelo, nezodz, nekrāp, neiekāro to, kas pieder otram, un pildi to, ko esi solījis. Tad pārējais paliek Dieva ziņā. Un tas ir līdzīgi kā laulībā. Ja nemelo un esi atklāts pret otru, ja tā teikt, netur neko aiz ādas. Ja nekrāp, bet saglabā uzticību, ja neiekāro to, kas pieder otram, kad neļaujies greizsirdībai vai skaudībai, ka otram ir kas tāds, kas tev nav, kad nedod vietu nepamatotām vēlmēm, kad pildi to, ko esi apsolījis, gan Dieva, gan cilvēku priekšā, tad tas ir likumsakarīgi, ka šajās attiecībās var būt piepildījums. Piepildījums, kas nebalstās materiālā labklājībā, bet gan daudz dziļākā, garīgā un emocionālā labklājībā. Tad pavada Dieva miers, jo viss pārējais ir Dieva ziņā.
tur ir pacietība, tur ir paļāvība, pat ja priekšā ir grūtības. Un ja arī grūtības ir lielas, tad Dievs gaida tavu saucienu, tavā lūgšanu kambarī, tavā sirdī. Tad izklāsti viņam savas bēdas, jo viņš uzklausa tavas lūgšanas. Pat ja tas ir iekšējs izmisuma sauciens, jo redzi, tur atkal gaida garīgs piepildījums, atklājot, ka Kungs tiešām ir uzklausījis tavu izmisuma saucienu. Un jau vien tas, ka visuvarens Dievs uzklausa un risina pēc savu svētā prāta, vai tad tas vien nav garīgs piepildījums? Piepildījums, kurā patvērties un nostiprināt savu dzīves gājumu. Jo, ja tev ir Dievs, tad ar tavu dzīvi viss nemaz nav tik slikti. Tā svētlaimīgi ir nabagi, jo tie nepaļaujas uz sevi. Tie nepiedēvē sev nec neveiksmes, nec arī veiksmi. Nekas tādu cilvēku nepadara lielu. Un turklāt tur vienmēr ir garīgs piepildījums palikt lēnprātīgam un vientiesīgam. Tad tāda dzīve attiecībās ar Kungu tiešām ir kā laulība. Jo draudzes attiecības ar Kungu Kristu arī ir pielīdzināti kā laulība, kurā viņš ir līgavainis, kas pašaizliedzīgi gādā par savu līgavu. Un viņš tai saka savus svētības vārdu, un viņa vārds ir mūžīga patiesība, jo viņš nemelo. Viņš tūlīt piepilda to, ko grēku piedošanas vārds pasaka. Kā Dieva vārds saka, Dievs nav cilvēks, kas melotu, nec cilvēka bērns, ka viņam kaut kas būtu jānožēlo, vai viņš ko teiktu un nedarītu, un vai viņš ko sacītu, kas nekļūtu īstenība. Ja Kungs Kristus pats ir patiesība, ceļš un dzīvība, kā tad viņš melos? Vai tad patiesība var sevi izslēgt ar melošanu? Ja Kristus ir Kungs, tad kā tad viņš izgāzīsies, lai viņa vārds nepiepildītos? Vai tad visu spēcīgs Dievs var izrādīties vājš, kaut ko nodomājis, bet pietrūc spēka to piepildīt? Katrs Dieva bērns var uz Kungu paļauties, jo viņš nekad nemelo, nekad nepieviļ un nekad neizgāžas. Tātad tā Dieva piedošana, kur tu šovakar saņēmi, tie nav kādi mierinājumi vārdi, bet gan īsta grēka piedošana. Tā ir dāvana, kuru Kungs mums dāvina, lai atjaunotu mūsu sirdsapziņu. Tas Dieva vārds, kuru šovakar dzirdēju, kas dāvā ticību, tas nav vien kāds kristīgs teātris, bet īsta Dieva darbošanās pie tevis, lai stiprinātu tavu garīgo dzīvi un vadītu tevi ikdienā. Tā kristība, kur tu kādreiz saņēmi, tā nebija vien kāda tradīcijas pēc, bet gan mazgāšana no tavas atkrišanas, kā visi kopš Ādama kļuva atkrituši. Kristībā tu tika Dieva žēlastībā iekļauts Kristus miesā, Kristus aicināto, apžēloto un izglābto draudzē. Un tas, ko mēs izlūdzamies draudzes lūgšanā, nav vien vārda liturģija, liturģijas pēc, bet gan īsts garīgs stiprinājums un miers, ko Kungs svētīgi izlēja par savu draudzi. Tādēļ, ka Dievs nekad nemelo, nekad nepieviļ, nekad neizgāžas. Un ja šo saņem kaut nabags, tad tiešām svētlaimīgi garā nabagie, jo tādiem pieder Dieva valstība. Tā Kungs pilda to, ko viņš ir apsolījis. Un viņš mums apsola augšām celšanos un mūžīgo dzīvību. Tā tad nāve nav ceļa bēgas. Viņš solīs svētā gara spēku, ticības stiprināšanai un kalpošanai.
Viņš apsolīja būt klātesošs mūsu dzīvēs, dot gudrību, spēku un ticību. Ar šādu garību labklājību Kungs apgādā mums arī šovakar. Kā Izraēls to apliecināja. Neviens solījums, ko Kungs bija devis Izraēla namam, nebija tukšs. Viss piepildījās. Un par visām garīgām bagātībām, kas pie mums piepildās, lai vienīgi Dievam ir viss gods un teikšana. Āmen. Un apliecināsim savu ticību. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu Kungu, kas ieņems no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē, trešajā dienā augšām cēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāja Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen. Lūksim Dievu. Svētais un mūžīgais Dievs, mēs Tev pateicamies, ka Tu pulcini savus dēlus un meitus savā namā. Pateicamies, ka arī mūs Tu esi šeit pulcinājis, lai vienot mūs Kristū. Sūti savu svēto garu, lai mēs varam atbrīvoties no ļaunā, no visa, kas nav saskaņā ar Tavu labo prātu. Piepildi katru, kas Tavā vārdā kristīts, ar Tavu gudrību, lai mēs varam dzīvot savas dzīves mierā, patiesībā un mīlestībā. Tu esi apsolījies rūpēties par katru Tavu bērnu, par katru, kas piesauc Tavu vārdu. Nu, Kungs, svētī visus draudzes locekļus un arī tos, kas šovakar palikuši mājās. Lūdzam par katru, kas vientuļš, par katru, kas nomākts, par katru, kas apslimis. Un mēs lūdzam, Kungs, arī par mūsu luterisko baznīcu. Kungs, svētī visas mūsu luteriskās baznīcas kalpošanu. Svētī draudzes pilsētās un arī tās, kas laukos. Lūdzam par apriķu draudzi un par tās mācītājiem Erlandu un Romānu. Kungs, mēs lūdzam, pasargā mūs šodien no grēkiem un no visa ļauna, lai visa mūsu dzīves un darbi būtu Tev paprātam. Tavās rokās mēs liekam visu sevi, savu miesu un dvēseli. Tavs svētais eņģelis, lai stāv mums klāt, lai ļauniem ienaidniekam nav varas pār mums. Palīdz mums mūsu uzticamais pestītāji un glābēji, kad dzīvojam Tavā mīlestībā, mirstam Tavā žēlastībā, ka pādusam Tavā mierā, ceļamies augšā caur Tavu spēku un iemantojam mūžīgo dzīvību Tavā valstībā, kur Tu līdz ar Tēvu un Svēto garu, viens paties Dievs, dzīvo un valdi, augsti teicams mūžīgi. Kungs Jēzu Kristu, Tu Kungs un Dievs, Tu Kungs un Dievs, paklausi, mēs lūdzamies. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Ziņojumi. Rīt būs iknedēļas bībeles stunda. Ceturtdienas bībeles stundās jūs varat ņemt dalību mūsu draudzes YouTube kanālā. Tātad iknedēļas bībeles stundas ceturtdienās 6:00. Aprīļa mēnesī mūsu Svētā Jāņa baznīcā būs 3 koncerti. Koncerts ceļā uz Lieldienām 12. aprīlī 6:00. Lielās piekdienas koncerts
18. aprīlī 7:00 un koncerts arī 2. lieldienās 21. aprīlī 6:00. Jāsaka, drīz jau būs pienākusi baznīcas augsto svētku nedēļa. Ņemiet vērā, ka 16. aprīlī trešdienas vakara dievkalpojums nenotiks, bet tas tiks pārcelts uz zaļās ceturtdienas vakaru. Tad svinēsim svētā vakarēdienu iestādīšanas svētkus zaļajā ceturtdienā 6:30. Tavas pēdas iet, pestītāji, kas ciet, ļauj mums tavai krusta traucei, tavai līdzinieku audzei, sapju bētītāji, krusta nesējai, krusta svētību, lielais cietēji tu, mācī